man tevi uzrunāt. Lai no visiem teiktiem vārdiem ļavas ziedu smarža nāk. Kā man tevi uzrunāt? Lai pat augstākajā ziemā vārdi silti tevī ienāk. Kā man tevi uzrunāt? Tā, lai būtu pateikts viss, tikko vārdi nāk pār lūpām, kaut kas vārdiem nepasakāms jau ir atkal piedzimis. Kā man tevi uzrunāt? Tā, lai tikai tu to dzirdi. Vārdi tikai domu rāmis. Labāk runāšu ar sirdi. Šonakt atkal durvis ir vaļā. Tādās naktīs tās neslēdz ciet. Lai visi, kas kādreiz še bijuši, brīvi var nākt un iet. Es cienāju viesus ar tēju un cepumus iedodu klāt visiem, kas projām gājuši, visiem, kas vēlas šurp nākt. Pret rītu, kad nācēju straume, pamazām apsīt sāks. Es zinu, kādā brīdī no tumsas pēdējā atmiņa nāks. Pieskarsies pierēji kāda vesma un matus man noglāstīs. Tad aizies saulēktā māli, par rītdienu nestāstīs. Šonakt durvis ir atkal vaļā. Šonakt šeit bijuši daudzi, kopā ar atmiņām atstājot netīru krūzīšu kaudzi. Bet durvis joprojām ir vaļā. Es vairs tās neslēgšu ciet. Koka zirdziņi, koka kumeri, paņem mani līdz, tur, kur pasaulē pa vidu ausa pirmais rīts, tur, kur pirmo reizi mūžā uzzināju es, ka uz pasaules bez puikām ir vēl meitenes. Koka zirdziņi, koka sirds, paņem lūdzu mani līdz, kaut kur tur es pazaudēju to, kaut ko, kas nesadzīst. Mīļie šodienas svētku dalībnieki, konkrēti par visiem jums es varu teikt, tā ir laime pietiekamam būt. Priecāties par maizes donu galdā un nekad to sveci nenopūst. Kuras gaisma tavās mājās valda, tā ir laime pietiekamam būt. Neko vairāk arī nevēlēties, tikai to, lai pasaulē kaut kur dzīvo sapnis pietiekamam būt. Vārds apsveikumam Jāpievalkas domes vadītājam Laimim Šāvējam. Labdien! Labdien, dāmas! Labdien, kungi! Priecājos jūs šodien redzēt šeit kuplā skaitā. Kaut gan nav vairāk kā 500 pensionāriem mūsu novadā, jūs tomēr esat tik ļoti maz. Un nezinu, kas vainīgs. Vai veselība, vai ledus, vai vēlme, kā saka, būt pašam ar sevi un dzīvot vienatnē vai ar savu dzīves biedru. Bet neskatoties to par spīti visiem lediem un atpušaniem, jūs tomēr esiet šeit un par to mēs priecājamies. Priecājamies, ka jūs esat aktīvākā pensionāra daļa, kas aktīvi iesaistās mūsu novada dzīvē. Un arī šajā gadā mēs varam atcerēties vairākus patīkamus notikumus, kas nebūtu tik jauki, tik patīkami bijuši bez jūsu līdzdalības. Vai tie būtu visoties puķu draugu salidojumi, līdzdalība šajos svētkos, vai izvēles piebalgu, vai citas aktivitātes, kur piedalāties.
Pārdomājot un gaidot šo Ziemassvētku, šo jaungadu, nācās secināt, jā, mums ir diezgan daudz iespēju dots Jaunpiebalgā, kā pavadīt savu brīvo laiku, kā pulcēties domu biedru grupās un atrast arī sev kādu praktiskas iemaņas vai kādus izklaides pasākumus. Nenolieksim, ka ir iespējas gan piedalīties tautskolas mācībās pie Valentīnas, apmeklēt kultūras nama pasākumus. Pēdējā laikā aktivizējās mākslas nozare, gan audēji, gan keramiķi. Domāju, ka nākamajā gadā šo lietu mēs jau varēsim nosaukt par Tautas lietišķās mākslas studiju. Ļoti aktīvi darbojas Piebalgas Latviešu biedrība ar augstu uzstādījumu pat Latvijas līmenī, ar politiskām aktivitātēm. Un tāpēc šodien paldies gribu teikt visiem, kas aktīvi iesaistās visās šajās nodarbībās, gan arī teikt paldies gan kultūras nama, tautskolas, mākslas skolas meitenēm par to, ka viņi sniedz atbalstu tam visam. Ko es gribētu novēlēt nākamajam gadam? Nākamajā gadā, lai jūs būtu tikpat saliedēti, tikpat aktīvi, vēl aktīvāk iesaistīti jaunos, nākamos pensionārus. Es jau kā skatīties uz sevi, kad arī pēc kādiem 3 gadiem varēšu pulcēties jūsu pulkam, tad gribu teikt to, ka jā, padomājiet, ka mūsu sabiedrība tuvākajos gados pensijas vecums sasniegs daudz Piebalgā patreiz vēl aktīvai darba dzīvē esošas dāmas un kungi. Es domāju, ka tāpēc arī aicinu jūs viņus uzņemt pēc tam savā pulkā un tiešām, lai jūs kļūtu par nopietnu spēku mūsu sabiedriskajā dzīvē, lai jūs nešķeltos, lai jūs kopīgi domātu un darītu. Paldies, ka jūs mums esiet, un lai šis jaukais vakars ir veltīts jums. Oh,
Summer.
bet jūs jau esat tāds skatās, ka nemaz neesat piekrist. Kur mēs? Redz, tie sakti jau gan jums laikam te mieru nedod vazājas, te visādi riņķi. Un kaut ko te darās un spārdās un kašājās. Bet, man jau ar priekš jums viens pārsteigums ir. Man tādi nopietnāki cilvēki mani palīgi rūti kaut kur te vazājas riņķi. Bet man jau viņi salasīsies visi. Un tad kaut kāds pārsteigums ar no viņiem būs, jā. Bet, te man tāda vēl lieta, kad, tie rūti jau tā. Es nezinu, vai jums tos priekšnesums tā rādīs. Ja jūs paši nekā nebūsiet tā kā priekšā nesuši vai ko izdarījuši. Bet jūs esat viens tāds varens runas vīrs, ir tā dzirdēts, ka... Jā, dzirdēts. Jā, tāds mainnieka mums esat. Un ko viņš tur darot tik visu un iekļūtas vadot un ko tur vēl? Tā varbūt, ka viņš kādu vārdu tur pa jūsiem visiem var pateikt labu un tad to vai pa priekšnesumu uzskatīšu vai kā. Jā, tik daudz visu, ko darot, vai tik nāk šurp padarīt. Vai nelako? Tā kaut ko viņš... Redzīgs kojas, klausoties, medīcīgs kojas. Mēs pazīstam šo rūti. Man jau šito daiktu nevajag. Es jau tāpat vēl varu kaut ko pateikt. Bet jo ir iespēja, te jau var pateiktēt ar? Nu, ja tā vajag, tad es jau varu runāt arī tai pastiprināmā aparātā. Ja jūs labi zinat, tad mēs esam aizvadījuši gan pasaules galvu, gan salu, gan sniegu. Un vēl mēs tagad aizvadām Eiropas aktīvās novecošanās un paudžu solidaritātes gadu. Tā viņš saucās oficiāli. Un šai sakarībā es gribētu vakar teikt, kad es paskatījos internetā, un pavisam valdības līmenī ir bijuši 12 tādi svarīgi pasākumi. Un šis pasākums galvenais ir bijis uzticēts pašai labklājības ministrei. Un ministre ir noslēgusi jau šo gadu 12. decembrī ir atskaiti lielu un garu, kurā ir minēti 4 pasākumi, kuri ir veikti. Un viņa galvenokārt ir uzsvērusi, ka viss ir atkarīgs no mums pašiem. Thank you.
piparkūkas mežā un drusciņ piedega, bet mums vēl palika pāri dažas. Bet mums tik daudz nebūs. Un mēs jau nezinājām, ka mēs nokļūsim pie jums tieši. Un nezinājām, ka tik lielā ballē. Un tik skaistā ballē, tik skaisti ēglīti, rūti. Pagājuši saki, ko izklausīs? Mūzika šeit arī. Jā, bet varbūt tagad ņemam katrs savu sarakstu. Un mēģināsim saprast, ko saprast. Ko te raksta? Mēs esam mācīties, Mēs dažus burtus zinām. Tas. Nu, kas tev ir? Nu, Es tā kā man ir sabiedrības. Man ir sētu kopēji. Bet man ir ļoti interesanti. Kā tik tie sētu kopēji nedomā, ka es tas acis un tu kas tā zābalīti sagrauš. Mēs tam negraušam. Es vakardienas dārzā vanputas spireļu nobaudīju. Tā tik garda, viņa noteikti neziedē. Bet sēti nekādam gadījumā nevar būt sētu kopēji. Neticiet tam zaķi nav sētu kopēji. Nē, mēs jau tak viņiem to sākam. Rudais, sāk ar savu sarakstu. Tā, mans saraksts man ļoti patīk, jo man pašam ļoti patīk āboli, burkani, man patīk lēkāt. Un ziniet, kāds man ir saraksts? Veselīgs dzīves veids! Jā! Tas tā jauki! Veselīgs dzīves veids! Tālāk, mums ļoti patīk arī, cik ļoti veselīgi dzīvo Brūvē Bunga. Viņa staigā vienmēr kājām, Viņa nāk uz pastu nedēļā vismaz pāris reizes, un es skatos, ka nekad nebrauc ar auto. Kādā goitā vēl kas redzējis?
nodeju, pēc ļoti jums lūdzu viņu nodejot, jo Ziemassvētku ticējums ir šāds. Kas nodejos šo zaķu deju, to nākošā gadā neapzags.